sacensības. Es aicināšu šeit pie manis tuvāk Aleksandru Jakovļevu, Startautiskās ziemas peldēšanas asociācijas valdes locekli, kā arī kluba Jelgavas roņu vadītāju. Aleksandrs tikko atgriezies no ziemas peldēšanas čempionāta Ķīnā. Šodien liels prieks redzēt tik daudz roņu no visa Latvijā. Un organizatoriem gribu pateikt tieši liels paldies, tāpēc, kā mēs gribam peldēt Liepājā un atkal mēs te sapulcējušies. Un šodien būs labi rezultāti ar sauli, ar smaidiem un novēlo laimi un labus rezultātus visiem. Ingai Krivcovai, viena no kluba veloroņas dibinātājām un pasākumu organizētājām, Liepājas ziemas peldētājiem. Un 2014. gadā piedalīsies ziemas pasaules peldētāju čempionātā Somijā. Labdien visiem! Man ļoti liels prieks, ka mēs šogad atkal esam šeit kuplā skaitā 4. reizi Liepājā un 3. reizi uz īstām sacensībām. Jā! Pasties, kas nav veikalā darīt? Labi sanāk? Malis, krās pa iesūdīs. Norsaki ļoti labi. Jāpiesakās cilvēks, kuram arī gribam dot vārdu. Šeit ir rakstīts, ka ziemā viņš vēl tikai baseinā. Nu, skatīsimies, vai tur kaut kas var mainīties šai situācijā. Un, proti, tas ir Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks sporta un kultūras jautājumos, vienmēr aktīvais, atraktīvais sportiskais Vilnis Vitālsīs. Emocionāli atbalstīt. Nu, Vilnis sataisīs līdzus Alīgi. Baseinā, nu pilnīgi draugs aplausi! Izskatījās, ka nav nemaz tik traki. Un ko tās bija vārēni, paldies Vilnim Vitālskim, sporta un kultūras domas priekšsēdētājam mūsu pilsētā. Bija sezonas roņu stāsts un tā tūlīt startēs otrais peldējums. Pirmais līdz šeit klāt. Ļaudamies, vai jūs atbalstat? Vai kas pat ir rakstīts? Pirmais gads, jā. Pirmā reize. Noletīs Edmundam respektu, vai ne? Labi, nu reku vīri tā. Ķer kaifu, ja tā var teikt.